Tad labdien! Tā kā pulkstenis jau ir 1 minūte pāri 11, mēs varam sākt preses konferenci, un es došu vārdu senatoram Aivaram Mīnskim. Labdien vēlreiz! Es vēlētos skaidrot senāta lēmumu, šodienas pieņemto lēmumu, skaidrot, lai būtu sapratne un nebūtu pārpratumu par lēmuma rezultīvo daļu. Tāpat labprāt es atbildēšu uz uzdotajiem jautājumiem, ja tādi būs. Tātad senāts pieņēma šodien lēmumu, faktiski daļā apmierinot kasācijas protesta un cietušo kasācijas sūdzības argumentus par apelācijas instances tiesas sprieduma atcelšanu daļā, un tieši kas attiecas uz Ivara Sergeta apsūdzību un Sergetam noteikto sodu attiecībā uz Andri Gulbja, Staņislava Kumpiņa, Mārtiņa Draudiņa attaisnošanu celtajā apsūdzībā pēc krimināla likuma 239. panta 2. daļas un 139. panta, un Jāņa Baloža atzīšanu par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā pēc krimināla likuma 319. panta 3. daļas. Tāpat arī tika atcelts spriedums daļā par krimināla procesa izbeigšanu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskām personām, konsulting un RR uzņēmumiem. Pārējā daļā apelācijas instances tiesas spriedums palika negrozīts, un tā daļa attiecas uz Andra Kalinkas apsūdzību, Aijas Meļņikovas un Innas Šuvajevas apsūdzībām. Kā arī atstāts negrozīts apelācijas instances tiesas spriedums daļā par krimināla procesa izbeigšanu par piespiedu līdzekļu, ietekmēšanas līdzekļu noteikšanu uzņēmumiem arhitektu firma Kups un Sijā Maksima. Tad vēlētos nedaudz sniegt paskaidrojumus attiecībā ar atcelšanas daļā. Tātad senāts piekrita kasācijas protesta un cietušo kasācijas sūdzības argumentiem, ka apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi pierādījumus, uz kuriem pamatota apsūdzība, un tieši nav izvērtējusi, ka ēkas nobrukumu radīja vairāku cēloņu esība. Nevis tikai projektēšana, kopnes projektēšana, neveiksmīga izvēlēta projektēšana neatbilstoši nespējai, bet arī, ka apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi ekspertu, būvniecības ekspertīzes ekspertu atzinumu, to, ka arī bija neatbilstošas būtskrūves un uzgriežņi izmantoti šo kopņu stiprināšanai, kas arī bija nozīmīgs iemesls šo seku iestāšanās, jeb jumta nobrukumam. Tādējādi faktiski tās personas, kas bija saistītas ar kopņu montēšanu, kura montēšanas laikā tika izmantotas tātad būtskrūves, neatbilstošas un uzgriežņi, atkārtoti ir jāpārvērtē šos apstākļus. Un tas attiecas uz Staņislavu Kumpiņu, Mārtiņu Draudiņu. Viņiem atbilstoši likumam vajadzēja darboties savas kompetences ietvaros tādējādi, lai būvniecības rezultātā tapusī ēka atbilstu drošības prasībām.
nevis formāli šīs prasības ievērot un vadīties tikai no projekta, būvniecības projekta, bet arī no standartiem, kas noteica, kādai būvniecības kvalitātei jāatbilst. Un konkrēti šeit runa ir par būtskrūvēm un uzgriežņiem. Tātad, redzot, ka būtskrūves un uzgriežņi ir neatbilstoši, viņiem vajadzēja rasties saprātīgām šaubām un pieprasīt šīs ziņas autoru uzraugam, sniegt skaidrojumu, vai šīs būtskrūves un uzgriežņi ir izmantojami konkrētajā gadījumā. Attiecībā uz tātad Andri Gulbi, kas veica kopnes ekspertīzi, apelācijas instances tiesa neizvērtēja pierādījumus, uz kuriem pamatot apsūdzība, un proti nav ņēmusi vērā, vai Gulbja rīcībā bija pietiekoša informācija, lai viņš varētu veikt objektīvu ekspertīzi. Tātad veikt tādu ekspertīzi, kas, lai nodrošinātu šajā drošuma prasības. Nevis, ja viņš ir konstatējis, ka dokumentācija nav pilnīga, tad vajadzēja šo dokumentāciju pieprasīt, lai eksperts varētu veikt objektīvu ekspertīzi, nevis ekspertīzi kā tādu. Tātad attiecībā uz amatpersonu Jāni Balodi, kurš veica ēkas pieņemšanas eksploatācijā pārbaudi, tad būv inspektors arī tā prasība, ka viņam savus pienākumus, tātad senāts piekrita valsts apsūdzības argumentam, ka pienākumi nav jāveic formāli, bet pienākumi ir jāveic tā, lai tiktu nodrošinātas tā drošuma prasības, ēkas drošuma prasības. Un konkrētajā gadījumā tātad amatpersonai vajadzēja nevis pārliecināties par noteiktu dokumentu esību, bet arī pārbaudīt šo dokumentu saturu. No šī satura viņam vajadzēja rasties šaubā, ka ir nepieciešams veikt kopņu apsekošanu klātienē, lai varētu izdarīt secinājumus, vai montāža bija veikta atbilstoši standartiem un likuma prasībām. Tas par atcelto daļu. Par neatcelto daļu, kur senāts nepiekrita kasācijas protesta un cietušo kasācijas sūdzības argumentiem, tātad par Kalinku, Meļņikovu un Šuvajevu. Senāts konstatēja, ka apelācijas instances tiesa attiecībā uz Kalinku izvērtēja atbilstošus normatīvus aktus, tātad tos aktus, kas arhitektam Kalinkam kādos ietvaros viņam vajadzēja darboties, un apelācijas instance un secināja, ka apelācijas instances tiesa tātad izvērtēja tos normatīvus aktus, pierādījumus atbilstoši likumam un izdarīja pamatotu secinājumu, ka arhitekts neatbild par konstrukcijas drošumu. Viņam ir cita kompetence, par ko viņš atbild. Un tad arī tajā ietvarā vajadzēja arī vērtēt to. Attiecībā uz Meļņikovu, tātad amatpersona, kas bija būvvaldes vadītāja, senāts arī pievienojās apelācijas instances tiesas argumentiem, jeb atzina viņus par pamatotiem, ka viņi ir izvērtēti atbilstoši likuma prasībām, tajā daļā, ka arī ņemot vērā viņas kompetenci. Viņas kompetencē ietilpa tātad vērtēt
apstiprināt to aktu par būvniecības ēkas nodošanu, eksploatāciju aktu, un viņai bija jāpārliecinas par tiem dokumentiem, kas bija viņas rīcībā, un viņas rīcībā nebija, un atbilstoši likumam arī nevajadzēja būt, tiem dokumentiem, no kuriem varētu izdarīt secinājumu vai rasties šaubām par kopņu drošumu. Tādējādi arī nav viņa saucama pie kriminālatbildības. Tā. Attiecībā uz Innu Šuvajevu, tas ir Maksimas darba drošības darbiniece, kurai bija pienākums izvērtēt darba drošības riskus šajā telpā. Un Senāts atzina, ka apelācijas instances tiesas argumenti ir pamatoti, ka minētai amatpersonai nebija pienākums ne no likuma ietvara, ne arī no faktiskajiem apstākļiem apzināt tehnokatastrofu, apzināt risku, ka ēkas jumts nobruks. Tas neietilpst darba aizsardzības amatpersonas kompetencē. Tā, ja es ko neesmu paskaidrojis, lūdzu uzdodiet uz jautājumus, es labprāt atbildēšu uz tiem. Man bija jautājums, tādā vienkāršā valodā var pateikt, kas ir rupju brāks iepriekšējais spriedums bijis? Tā, par rupju brāki es negribētu izteikties, vienkārši, kā es jau minēju, netika izvērtēts tas apstākļis, jeb juridiskās teorijas, ka var pastāvēt vairāki cēloņi, nav jāņem vērā tikai galvenais un noteicošais cēlonis, kāpēc nobruka jumts, bet vajadzēja vadīties, ka ir arī vairāku cēloņu teorija, ka jāņem vērā, ka ir arī šajā gadījumā bija vairāki cēloņi, un tad vajadzēja pievērst tam uzmanību un šos apstākļus izvērtēt. Apelācijas instances tiesa to nav izdarījusi. Viņa kaut kāda atbildība nepienāks par to? Disciplināra lieta izmeklēšana kaut kas tāds, vai tā vienkārši normāli kļūda? Redziet, un gadi ir pagājuši, un tas tomēr rada daudz jautājumus. Arī es tik svarīgi lietu nevar kolektīvā veidā izvērtēt. Kāpēc tā cilvēku uzticētos tiesām pēc šī? Disciplināra atbildība nav paredzēta par nolēmumu pieņemšanu. Ja viņš būtu apzināti pretiesisks, par to draud krimināla atbildība, bet disciplināra atbildība nav par tiesas argumentācijas. Šeit argumentācija bija sniegta, un ja mēs pieņemsim tā argumentācija, kaut arī atzīta par nepamatotu, šāda argumentācija ir bijusi, un es nesaskatu pamatu, lai kādu tiesnesi sauktu pie disciplināra atbildības. Pretējā gadījumā, ja mēs pieturamies pie tā, ka katrs atceltais nolēmums būtu draudētu tai tiesnesim, zemākās instances tiesnesim ar disciplināru atbildību. Un tad tas, kā tad viņš varētu brīvi pieņemt to nolēmumu, baidoties, ka jebkurā gadījumā var beigties ar to, ka viņam būs disciplināra atbildība. Tas sanāk, tad būtu tiesas ietekmēšana. Man divi jautājumi. Pirmais, tas nozīmē, ka lieta daļai atgriežās atpakaļ apgabaltiesā, bet sanāk, ka pie tā paša tiesneša, pie cita, kas tagad notiks? Viņa daļēji par 5 personām, kuras minēju, atgriežas atpakaļ apgabaltiesā, un apgabaltiesai atkārtoti vajadzēs izvērtēt tās norādes, kas netika ņemts vērā, kur mēs konstatējam, ka apelācijas iepriekšējais atzinums bija nepamatots, viņiem vajadzēja šos pierādījumus ņemt vērā, vērtēt un izdarīt no jauna savu secinājumu.
tas, ko cietušie gadu no gada traģēdijas atcersdienā saka, viņi netic, ka viens cilvēks varētu būt vainīgs pie šo 54 cilvēku nāves, tad pēc jūsu secinājumiem sanāk, ka visticamāk ir vairāk kā viens vainīgs. Redziet, senāta kompetence nav vērtēt pierādījumus. Mēs norādām tikai to, kas nav atbilstoši likumam izvērtēts. Un līdz ar to atkal pierādījumi jāvērtē, es kā teicu, jāņem vērā senāta tās atziņas, tad kāds tur rezultāts būs, tad mēs vērtēsim atkārtoti. Un vēl pēdējais cietušie tuvinieki tiem glābējiem, kas cieti gāja bojā, viņi arī bija ļoti sašķoši, ka tiesa lēma, kā uz viņiem neattiecās. Daudz kas attiec uz citiem cietušiem. Jūs te rakstāt, ka Gubaltievs nebija pamatojis, kāpēc būvniecības noteikumu pārkāpumu izraisītās sekas neaptver glābēju dzīvības. Jā. Vai tad, varat varbūt vairāk parakstot, tad cik šiem glābējiem ir, šo glābēju tuviniekiem ir kaut kāds vēl cerības? Mēs lēmumā norādījām, ka šis arguments apelācijas instances tiesas, ka faktiski, ka glābējus krimināla likums neaizsargā, ka viņš ir nepamatots, ka ir jāņem vērā, kāpēc tie glābēji ieradās un kāpēc viņi arī gāja bojā. Tieši jumta nobrukuma rezultātā viņi gāja bojā. Nevis, teiksim tā, savas apzinātas tādas rīcības dēļ. Kā jūs atradāt Delfis par Sergeta daļā celto spriedumu? Gribēju jautāt, tas sanāk, nav vērā kaitīgums, nepareiz klasifikācija bijusi iepriekš, tas ir jau no tiesas vai no apsūdzības puses, jo, tikai var to smagu nosaka apsūdzību biežāk, bet jūs sakat, ka nav ņemts vērā tas īpašais kaitīgums. Jā, apsūdzība nosaka ietvarus, un apsūdzības ietvari viņi tādi, kādi viņi ir, tādus tiesai ir jāvērtē atbilstoši likumam, un tiesa nav izvērtējusi, nevis prokuratūra, bet tiesa ir jāvērtē, nosakot sodu, noziedzīgā nodarījuma raksturs. Un tātad sodu jānosaka atbilstoši noziedzīgā nodarījuma rakstura un vienkāršiem vārdiem sakot tām sekām, kādas iestājās. Vai ir samērīgs sods par 54 cilvēku, apsūdzību uzrādīta 54 cilvēku nāve iestājās, vai šāds sods ir samērīgs? Uz tādu jautājumu tiesai vajadzēja atbildēt. Ko tiesa nav izdarījusi? Cik ir zināms, kompānija, kura piegādā skrūves, viņi bankrotē. Un bija runa par to, ka nevar saukt viņu pie atbildības, jo kompānija jau neeksistē. Vai šajā spriedumā ietvaros ir iespēja atkal to kompāniju apsūdzēt vai tādu? Apsūdzības celšana, tas ir prokuratūras prerogatīva. Tiesa ar to nenodarbojas. Ja prokuratūra uzskatīs, ka ir ziņas, kas liecina par noziedzīgā nodarījuma pazīmēm, tas visticamāk jau šī lieta būtu ierosināta par šo faktu. To es varu atbildēt. Un kā tie tālākie, tas mehānisms, lietu tad atkal jūs pāraudzīsiet, kāds tas tālākais, kad varētu būt kaut kāds galvas spriedums, vai būs kaut kāds sakarīgi termiņi, un tiešām ar 20 gadus tā mātāties pie tiesām apkārt? Es nedomāju, ka šī lieta būs 20 gadus. Pirmstiesas izmeklēšana, kas ir saprotami, viņa bija apjomīga, un tāpēc tāda pirmšķietami varētu likties, ka tas process ir ilgs, jo būvniecības ekspertīze viņa ļoti sarežģīta, tur vairākus vajag aspektus vērtēt. Un, ja nekvalitatīvi veids pirmstiesas izmeklēšanu, tad arī tas atspoguļojas pēc tam gala nolēmumus bieži vien. Tāpēc es negribētu pateikt, cik ātri tas viss beigsies, bet es domāju, ka saprātīgā laikā. Tas ir cik? Termiņos tas nav manā kompetencijā atbildēt, cik ātri apgabala tiesa atkārtot izskatīs lietu. Bet zinot,
cik plaši ir plašsaziņas līdzekļos tā sabiedrībā rezonance, es domāju, pēc iespējas ātrāk viņi izskatīs. Nu, ja tu kāds nebūs apmierināts, tu lēmumu tad tālāk. Tā vispārīgā kārtība, tātad, ja lieta tiek nosūtīta uz apelācijas instances tiesu, tad atkal var pārsūdzēt kasācijas instancē. Bet tikai par to daļu, kas nav stājusies spēkā. Par to daļu, kas stājās spēkā, viņu pārsūdzēt nevar. Viņi jau ar šodien dienu stājās spēkā, un šīs personas ir atzītas par nevainīgu pret viņām celtajām apsūdzībām. Tad tās apsūdzības vairs nepārskatīs. Pārskatīs tikai par tām personām, kas tika minēja 5 personām, kur atkārtot izskatīs tad tos senāta norādījumus un paustās atziņas, kas ir jāievēro, izskatot šo lietu. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tad paldies par uzmanību. Preses relīzes konferenci tad arī beigsim. Paldies!